forši būtu, ja mēs pēdam un atļaujam tam cukram uzkāpt līdz maksimums 7,5 līdz 7,9. Tātad, jebkura maltīte, ko tu pēdi, nevajadzētu kāpt augstāk par 7,9, 7,8. Un stundas laikā viņai būtu jānokāpj robežās līdz 5,4. Ideālā variantā tuvāk pie 5. Tas ir tad, ja tu centies samazināt tauku procentu. Tas nozīmē, ka tas vidējais slēpsies kaut kur tajā robežā starp 5,4 līdz tam 7,8, nu kaut kas zem 6 noteikti. Ja mēs tā ļoti targetējam tieši uz to svaru samazināšanu, bet, ja, protams, mēs pēdam maltīti un mums uzkāp cukurs uz 10, 11, 12 stundas laikā nokrīt atpakaļ. Tas, protams, parāda, ka mums ir laba vielmaiņa, ka mūsu ķermenis tur tiek galā ar to, piemēram, tavā gadījumā, kas tur redzēja tos video. Viņš jau tiek galā ar to cukuru. Ja? Man taču nedabūja mums augstākās 7,5. Man liekas, tā bija vienreiz pēc tās vistas ar tiem rīsiem. Tu bija ielicis 10. Bija. Nu, jā, nu, vajadzētu šo pašu notestēt, varbūt ar cilvēku, kam ir liekais svars. Jā, tur tāda eksperimenta. Tur būtu uzreiz, tur būtu 12. Nu, jā, nu, tātad, protams, arī tās. Bet man liekas, ka es esmu pārliecināta, ka es redzēju to video par 10. Man liekas, par to vistu bija kaut kas, kas sūtīja kaut kādu vistu ar rīsi. Kaut kas tur bija, man liekas, šitas, bet es 100% nezinu. Jo es kā reiz domāju uzsūtīt vēl vienu sensoru, un tās otras firmas, jo šitas Dexcoms man nenormāli kaitināja. Man bija tāda sajūta, ka tās iedūrs ādat rokā un visu laiku baksta šitā. Tāpēc, ka tev triceps ir sadzīts. Ja tev būtu tur baigie tauciņi, tu viņu nejustu. Nu, viņš būtu taukos. Jā. Un viņš pārstāv visiem ir taukos, tāpēc viņi arī viņu nejūt. Jo ir tas otrs links, laikam, saucās, un tam esot tas, kas šaujās iekšā plānāks, tas striķīts vai diedziņš vai kas tur. Nu, ļoti labi, kad ir vēl kādi, jo man arī viens klients, arī Džeks, uzlika to sensoru, viņš viņam vispār nolūza pēc dienas. Domāju, paldies Dievam, ka tā adata nepalika iekšā. Viņam iekājas viss tā vieta. Nu, tāpēc, kad ja ir rītīgi sadzīts tas triceps, viņš īstenībā ir pārāk stingrs tas metāliņš, lai būtu ērti ar viņu dzīvot. Jo sākumā man likās, ka iekšā tas metāla gabals. Visi man komentāros teica, nē, tā nav. Bet tā, kas viņi ņēma nost, tur tiešām bija metāla diedziņš tāds iekšā.